Cepuri nost tam dāmām, kuras pašas kaut ko dara dzīvē un zāģē malku un visu kaut kādas dēlīšas priekš kamīna. Kundzīte man atveda elektrisko bošiņu. Saka, ka ķēde negriežot, jo griezusi viņa paletes priekš kamīna. Nu, un tagad vajadzēs uzasināt ķēdi. Ķēdi viņai bija vienreiz nolekusi nost. Protams, droši vien viņi nezināja, ka te ķēdi ir jāpievelk, un tā skrūve atrodas šī vietā. Bet mēs visu izdarīsim, pēc tam viņai arī izstāstīsim, kā strādāt ar šo elektrisko zāģi. Bet cepuri nost, ar visu cieņu, kundze pati ņēmās ar šitādu zāģīti. Jā, vīrieši, ne katrs to dara, labāk sēž ar aliņu un dzerstās. Tas tāds mājas zāģīts, diezgan normāls, redzējis labākas dienas, protams. Eļas padeva viņam automātiskā. Līmenis eļļa ir. Kas saka, ņemsim nost ķēdīti, asināsim un liksim atpakaļ. Tātad šodienas mūsu pacients, kuram jāuzasina ķēdi. No sākuma atbrīvosim skrūvi. Un paskatīsimies, kas lācītim vēderā. Tā, atskrūvējam šito te skrūvi, uzgriezni. Saka, noņemsim vāku. Opā, vāks, parasts primitīvs plasmas vāciņš. Saka, nekāda tāda bošā nav, tas ir zaļais bošs. Te nav kam brīnīties tā. Ko mēs te redzam? Sliede. Spriegotais ir vietā, bet ķēde nebija pareizi uzlikta un nebija uz spriegotāja pie tām vēl uzlikta. Nu, to var saprast, kundzīte nezināja. Jo šitiem te aparātiem ir ķēdes spriegotājs, kur viņš ir, ar šito te pievelk. Saka, eļas padeves mehānisms te ir automātisks, kurš eļļo. Nu, neizskatās, ka zāģis stipri ir dzīvojis, redzējis. Nu, kas saka, kam tas ir domāts, es nezinu, tur nekā nav. Droši vien kaut kas jau viņiem tur bija. Bet, labi. Lieta ne par to. Lieta par to, ka jāuzasina ķēde. Un ķēde ir oregons. Un visdrīzāk 1,1. Tas jau uz aci var pateikt jau praktiski. Tie, kur ar ķēdēm ņēmās. Un uzasināsim ķēdi, nospriegosim pareizi kā vajag, bišku izpūtīsim no putekļiem, no netīrumiem, iztīrīsim, un tad liksim kopā.